Ko mēs atkal tiekamies jaunā video, un šodien mēs darīsim bišķiņu savādāk, par cik Marta ir tikusi pie saviem jaunajiem skaistiem numuriem. Tad arī viņas attieksme ir pamainījusies, un tiešām grib beidzot būt, laikam tās tiesības, vai ne? Tieši tā. Kad beigsies hi-hi-ha-ha pie stūris, un nesen viņa ir nolikusi arī teorijas eksāmenu. Pirms dienas. Jā, pirms dienas, jā? Noski, jā. Okay. Nu, tā kā mums tas braukšanas stils nodarbībā būs tāds, kad es komentēšu tikai vienīgi viņai kļūdas, kaut kādus momentus. Tā kā šis būs varbūt ne tik ļoti izklēdējoši priekš jums, bet noteikti noderīgi, tāpēc, kad es viņai, protams, došu pilnībā visus tipus maksimāli, ko es vispār viņai varu iedot, lai viņu maksimāli īsā laikā sagatavot eksāmenam. Nav tā, ka šobrīd mums ir noteikts kaut kāds konkrēts datums, kad es gribu, teiksim, lai viņi tiek pie šīm tiesībām, bet drīzāk ir kaut kāds konkrēts līmenis, ko es gribu, lai viņi sasniedz, un tas viss ir atkarīgs no viņas. Ja? Tā kā tā. Labi, es pārbaudu, kameras mums tu viss strādā, viss ir ok. Tu esi saregulējusies, ja? Jā. Viss ir labi. Stūri tad arī pieregulē. Tā kā mēs lieki nerunāsimies, tiešām koncentrēsies viņu uz komandām, uz zīmēm, uz visu pārējo, pamainīs savu attieksmi. Protams, komentēšu viņiem būs kaut kādas kļūdas un tā. Nu tā kā let's go! Let's go! Es jau pieradu pie tās pašas. Es pa kreisi ārā uzvēstu. Stāvvietās vienmēr arī atceries, nav nekur zīmes, jā, tad visur ir divvirziens. Līdz ar to tu smuki turies gar labo malu. Un vienmēr, kā es tās teicu, vienmēr meklē labo malu, tā tu neapmaldīsies. Mēs pa kreisi ārā. Ko jau nav skatiens, jā, labā roka. Visur, kur piekļaujās, kur arī labo roku ļoti uzmanīgi vērtā. Un arī ikdienā tas ir ļoti svarīgi, jo tāpēc, ka ja tev kāds uzskries virsū, tad, protams, tu būsi vainīgi. Un tagad tu jūties droši, sākumā tu lēnām iebraucies, bet tagad tu jau iesali, brauksim pa labi krustojumā. Tad cel dinamiku. Ja, bet nesteidzamies pagriezienos tur vienmēr. Tā, kur? Pa labi. Brauksim pa labi. Stūris uzslēgts, ka tu varēsi to podziņu, lai viņš to mazliet samazinātu, un ka tu gāzi laid izvaļā. Atceries to mazo podziņu? Labi, es uzspēdīšu rakuši to. Jo, lai tu mazliet arī pierod pie tās sajūtas, viņš to mazliet kā bremzēsies. Daudz viņš nebremzēs, bet, vienkārši, lai tas nav pārsteigums eksāmenā. Mēģini arī nepazaudēt to, ka tu turpini iegriezt trātonošajā. Uz lāčplēšu vēl. Nē, tur ir depo. Lāčplēšu vēl un tu šeit aizvien. Un mēģini šitā sēt savu vizuālu ergometru. Nav viņu tik daudz. Tagad pie pirmās iespējas apgriežamies braukšanai pretējā virzienā. Nepazaudēt to malu. Un šeit tas bija par ātru, jā, nederlēšanu. Jo eksāmeni atceries, ka tad, kad būs, nevis tā sajūta, bet tad, kad jau reāli tu griez un jau jūt, ka mums ķermeni valk uz labo pusi. Tas ātrums jau ir neatbilstošs, jā. Un tad jau būs, viss atkarīgs, cik asi tas ir no vidējas smagas līdz pat rubļiem. Un te jau tagad tu forši pastāst, cik pārskatāms. Tad skaties jau tagad, redz, mērsis kaut kāds, iedod viegli gāzīt, tev ir maza ātruma rezerva. Skaties, kā zīmi šķērsoja atkal, kur mērsis palika. Visi kārtīgi gāzīt iekšā, tev jau sākās saprast. Neveidojas pie iekšā. Un smuki turi. Viss. Tā kā, jo īstenībā tā atslēga ir, kur
jo laicīgāk tu skatīsies, jo vieglāk tev būs iekļauties. Tad jo vēlāk tu visu uz beigām atstās, jo grūtāk tas būs. Skaļi es runāju, ka tāpēc, lai viņi labāk dzird. Tas nav domāts, ka es varu visu tā. Tikai nepārprot, ok? Labi. Braucam pa labi. Un pēc tam mēs reiz brauksim ārā. Šo visu mēs darām vienkārši, lai tev papildus visādi manevri, lai tu skaties, lai tu domā, lai tev visu laiku ir iekļaušanās pa kreisi ārā. Ja, un tagad atkal vērtē. Redz, skaties spogulī to tur. Pēc viņa iedod gāzi un aiziet kārtīgi iespēj iekšā. Un sadzina viņu uzreiz, iespēj, un viņu sadzina, mērķis tev viņu sadzina. Un pa labi atkal, pa labi, tur līdz rekur pa labi. Zini? Un nomet uzreiz to ātrumu, atgūsti kontroli. Un tagad, kamēr ir satiksme, ja, šodien tomēr svētdienas diena, mazliet es tev pamocīšu piekļaušanos. Skats jau laikus, spogulis pēc tam. Un tagad arī pastāties, tu zini, ka tu brauksi ārā, ja? Tu jau vari pamazām skatīties, kas notiek ar krastielu, lai tu saprastu. Droši, brauc. Nē, nevajag šitā. Kāpēc? Ko man darīt? Nē, kāpēc tu bremzēji, gribēji saprast? Man likās, tu teici, brauc. Nē, brauc. Nu jā, tā kā pilnīgi liek līdz 20 apstājas. Viņš jau to šērs apbrauc, viss, notur savus 50. Te jau 70, davai, spied iekšā, spied. Skaties paralēli. Skaties, kreisais. Ok. Nu, saproti, kā tev nevajag nekur lieki samazināt ātrumu, kur situācija tā kā neprasa. Pieņemsim tur, kur tu tikko apbrauc to mašīnu. Mēs uz Bausku tagad. Tur, kur tu apbrauc mašīnu, jau laikus samazina. Skaties zīmes. Tur, kur tu apbrauc mašīnu, tev jau neviens neapsteidz par to kreiso joslu, vai ne? Tur taču viss bija pilnīgi brīvs, līdz ar to tu vienkārši spogulītas signāls pamainīji, spogulis signāls apakaļ un saglabāji to ātrumu. Tā kā nevajag pazaudēt tur dinamiku. Tad Bausku. Tāpat kā šeit, redz, tu šito nebremzē, vai ne? Tieši tas pats būtu mainījis, smuki turētu. Un tagad vienkārši turi tam smagajam tā kā tuvāk jau tagad nevajag. Beidzāt labāk skaist, tu paņem to joslu. Un tad tu vienkārši tu paņem tā, lai ir droši intervāls. Es negribu tā kā teikt kaut kādu attālumu pusīti vai vēl kaut kas, lai tev nepaliek prātā, ja? Bet tu vairāk skaties pēc tā sāna intervāla, viņš ir vienkārši drošs. Tagad uz ķengra gilu. Ceļapzīmējumu skaties. Ja, nesasteidz, jo pilnīgi lieki var paķert. Vienkārši nepārtraukt un vidēs man kļūt. Mēģini nepārņemt to roku, tur tas nebūtu pareizi. Sapratu, ko es domāju, jā, uz to vidu. Kā man turēt? Tā kā tu tur. Šādi arī tur jāstāv. Vienkārši tev arī pozīcija šobrīd izskatās ir ļoti laba, tā kā tev vajadzētu būt ērti griezt šādā tā veidā, ja, ka tu nepārņem šito tā. Pa kreisi kristām. Jo tās pareizās rokas uz stūras arī būs baigas sarīksti, ka mēs kaut kad noteikti pa trasi brauksim, mēs kaut kad uz strīniekiem aizbrauksim. Tie būs momenti, kad ir svarīgi, lai tu proti tā kā pareizi vadīt un precizitāti strādāt. Kreisi. Un bišķi mierīgāk tev, lai nav tik asi tie pagriezieni. Jo eksāmenā vairāk ir tiešām svarīgi, lai viņš jūtas tevi droši. Jo viņš tevi nepazīs, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai viņš tiešām jūtas droši. Mēs tev zinu, ko tu vari, ko tu nevari, jā, viņš jau to nezina. Un arī, tomēr tā vai tā, tam ātrumam ir jābūt pagriezienam tādam, lai viņš ir ok. Mēģini pa gabalu jau zīmes saskatīt, redzi pārēji. Tad skaties abas puses, viens pārīts, viņš ir tālu no pārējais. Tālāk skaties, vai te kāds velosipēds parasti nebrauc lejā, jā, vai kas varētu tev iegās ceļapzīmējums. Ok, tālāk jau tev ir dodiet, redzi, ka būs jāpārkārtos. Pilnīgi pareizi, laicīgi jau tu skaties. Jo ātrāk sāksi lasīt situāciju, jo vieglāk tev to visu būs izdarīt un vispār pavisam cits līdz. Atkal skaties, kas ar zīmēm notiek. Smuki izgriez, nesasteidz, skatieniņš un turpini, jo rekur tev redz ir tā kā nepārtrauktā, precīzi saglabā. Okay. Braucam tā, it kā tev nebūtu šobrīd elektronu. Jā, tāpēc, ka lai tev bišķiņ grūtāk, ja tev tīroks patrāpīsies, lai tu neesi pieredzis pie tām sabiedriskajām. Tā kā šobrīd mēs skaitam, ka tev nav elektronu. Malacis.
gāzes, viss kārtībā, bet to gāzīt arī izjūt, ja līdz plus 5 tu vari aiziet šādā situācijā. Tagad īstenībā bija ļoti labi, tu līdz 52 bija super, ja. Pie pirmās iespējas apgriežamies braukšanai pretējā virzienā. Ļoti smuki pārkārtojies. Un šitas ir tas, ko kursēt, tur es gribu raut, pēc ka liekas, es tu nepaspēšu, ja, bet ja tu turi dinamiku, tu visu paspēsi. Mērsim notonēt stiklu, tu neredz īsti, labi, to pusiņu kaut cik var saskatīt, ja, bet tāpat tā redzamība ir apgrūtināta. Tāpēc, tagad ir perfekti. Ja. Arī ikdienā nav jēgas, tu ar to mazo distanci neko neiegūst, tu vari tikai vienīgi zaudēt un savu apdraudēt. Re, kur ir tramvai Luksforš, par kur mēs runājām? Ieraudzīja viņu tagad? Jā. Tad šobrīd tramvais atbraukt? O, nē. Šobrīd nevar, jā. Ja būtu vertikāli, jā, tad varētu. Bet, drošības pēc tāpat uztaisi skatienus, jā. Apgriezties iebraukšanā. Bez sabiedriskajām jāatceros ļoti labi. Vismaz, ja ne bremzē, tad atlaid gāzi. Tad pēc zīmēm brauksim uz Siguldu. Ja, tad pēc zīmēm uz Siguldu. Kas bija mīnus? Pirmkārtām, labi, tu zīmes pamanīji pa vēlu. Ok, labi, ja tu būtu nobrauks no maršruta, tad to nebūtu beidzies eksāmens. Vai tu vari saprast, kur bija to lielākā kļūda? Jā, tas, kas nepaskatījos spogulī. Jā, tas, ka tu sāki manevru un tad tu paskaties spogulī. Bet arī, kur būtu svarīgi, viņš tā bija tieši aklajā zonā, tu viņu spogulī tāpat nebūtu redzējis. Tāpēc ir svarīgi taisīt arī to skatienu pārplācu, jā. Labi, skatās laicīgi uz priekšā notiek. Ja netiec, atstāv lielu distanci pirms šķēršiem, ja nelaiž, jā. Varbūt, ka nelaidīs. Laiž, visu, gāzīt vienu. Bet, ja nelaiž, atstāj lielu distanci. Jo mazāk tu distanci atstāsi, jo grūtāk būs izgriezt, jā. Brauksim krustējumā pa labi. Taisni brauc. Nenovērtāja zīmes, izslēdz pagriezienu. Tagad var jau atstāt. Bija augšā virziena ieslās. Tu nevarētu tur grieztās, jā. Atceries, lai es tev Google mapā parādus, ko tiek. Šeit krīt diezgan bieži, šis ir tas pa labi. Pa kreisi uzreiz ārā. Bet labi, koncentrējamies nākamām lietām. Kreisais jau vērtē, skaties, kas spogulī notiek, viegli gāzīt, kā mācījāmies. Palaid to tur joslu, palaid un reku kārtīgi iespēju. Visu kārtīgi. Kārtīgi. Apgriežamies pie pirmās iespējas. Ātruma nepazaudē, redz, te pa lēnu brauc, tas S2, reku viņš tev laiž. Uzmiņšinājā. Gāzīti, obišķi. Līdz plus 5 tu vari šajās priekšās, jā.
Pamēģini nebremzē. Nebremzē. Iegriez un tad bremzē. Tev pietiks, jo pastāst, tev jau ir diezgan gara bremzēt. Tas stiprāk. Atlaid bremzi. Un smuki griez. Un jau skaties. Griez, brauc. Un gāzīt. Vēl. Spogulis gāzi iedod kārtīgi. Tiešām kārtīgi. Nu, kārtīgi ir stiprāk vēl. Ok. Tā tas ID3 arī ļoti labi iespēt uzspied to gāzi. Ja viņš jau tā nekur baigi. Neaizlidos, tu jau nokontrolēs. Vienkārši iespēja bija laba, bet, tiešām arī, kārtīgi to gāzi spēžot iekšā. Regulējumā pa kreismu. Malacis ātrumu pamana. Šeit ļoti bieži krīt iekšā. Apgriezties tam malējām. Ja tev būtu jāapgriežās, tu brauc tuvākajā vai tālākajā brauktuvā? Tuvākajā. Ja tev jāapgriežas, būtu tu brauc tuvākajā vai tālākajā brauktuvā? Tuvākajā. Tuvākajā tajā. Kur 3 joslas? Ja tu šobrīd būtu kreisajā joslā un tev būtu krustojumā jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā, tu griez šajā tuvākajā brauktuvā vai tālākajā? Tālākajā. Jā, kāpēc tuvākajā nevar? Tāpēc, ka tur neiet. Kas neiet? Tā josla. Bet kāpēc? Man būtu svarīgi saprast, kas ir tas, kas tad aizliedz, ja tu man saki, ka nevar tajā tuvākajā. Es gribu griezt tur, kur ir tās 3 joslas, kas aizliedz vēl. Tur nevar, tāpēc, ka ir tikai taisni. Šeit zīme. Un viņi darbojas uz pirmo krustojumu. Pirmo brauktuvu. Jau pārējā pārskatījā, redz velosipēdis, skaties, vai viņi nepietuvosies. Kā ļoti laiks, vienkārši tev stāstīšu kādus momentus, kur varbūt tu varētu, ka es justu, ka tu to nepamanīji, es gribu, lai tu saprotu, cik tālu vispār vajadzētu skatīties ar acīm. Šobrīd es koncentrētos vispār uz malu, kāpēc, ja tur kāds izskrien. Nav baigi lielais intervāls, ja mazums cilvēks vai bērns. Ja. Protams, ka viņi būtu vainīgi, bet vajag mācīties izvēlēties. Tev skills īstenībā ļaut jau aizbraukt. Labi, nevarēs saprast tā, bet viņš beigās tā lēni. Krustojumā pa kreisi. Ir stops, jā. Arī redzi, kāpēc, jā, lai ir šķērsā maz braukt, uz malu brauc. Tā pāgru griez, redzi, un rekur, lai tā smuki, tava josla smuki noturās. Beidrs pie vienam brauc, vai ne? Ko gribētos, lai bišķiņ agrāk to tas skatiens, pirms tu to pagriezienu neslēdz. Sākumā paskaties, tad slēdz iekšā. Negriez. Vo. Ļoti labi. Tāpat ideālāk bez pagrieziena, lai nemalinātu. Labi, tā būtu tur sīka tiešām. Pa kreisi krustojumā. Tagad bija tas, ka tev skatiens pirmais pa kreisi. Bišķiņ pātri, jo tu jau, tā kā redzi, tu jau esi krustojumā. Ja tev tur parādīsies mašīna, labi, šoreiz to neparādījās, viss tā kā saietu, bet ja parādītos, tad jau viss, tad tu esi krustojumā. Vai tu paspēji aizmukt, vai tad ir cauri.
steidzos. Ja? Nevarējām uz slodām viņš apstāties. Tu viņu vēl pamanīji, vai ne? Tāpēc, ka tavu kustības ātrums pa lielu bija. Viņš tā nepaspēja vienkārši sadalīt uzmanību. Tavu ceļapzīmējums pienāca kaut kas, ko jādomā. Tramvajs jāskatās un ātrums pa lielu, tāpēc netik garā. Tāpēc labāk nav izdevīgi. Pagriezienus nav jāgas vispār kaut ļoti ātri pa labi brauksim. Jo vairāk tu savu laiku iedos, jo vairāk tev būs laiks, lai pieņemtu pareizo lēmumu un pārbaudītu visu, vai viss ir kārtībā. Gaidi pagriezienu no viņa, ja? Nu labi, nav kreisais. Nē, nu kreiso, protams. Pareizāk labo, nevis kreiso, ja? Viņš kreiso ieslēdz, ja tu tāpat gaidi stāv. Šitā bija apmal, ja? Bet nu baigi labi, kad ar aizmugurē arī ten, jo tur priekšā jau būtu iecirtas, tur būtu traki. Aizmugurēs vienkārši viņš tev uzmet augšā, bet tā, nu tā, ka tu sagriez tur, tu nejūti, ka tu iekšā. Tā nebija vispār sajūta. Taču tev gabarīti pietrūkst. Jo es gaidīju līdz pēdējiem, ka tu rausi apakaļ, bet nu, tevis tādas darbības nebija. Nu, šauers ietas tad jāpatrenē. Te baigi neskrien, ja, tāpēc, kad mazs intervāls. Durvis var atvērties arī viņi negribēs, jo, nu, kad tu skrien, tāpēc, ka bīstamība liela, redz tur bērni, kāds var izskriet. Jo tas, kad ir tie 30, tas nenozīmē, ka mēs, nu, pie šiem apstākļiem viņus varam turēt. Šeit brauksim, ja, labi iespēdojam. Jau laiks skaties. Vai nu jāpaliec. Atnāk skaties. Nē, kāpēc? Kāpēc? Tās divas rekurs apgriešanās. Šitā ir taisna un pa labi. 3 jostas. Šī bija taisna pa labi un tās abas bija apgriešanās. Jau vērtē. Vērtē. Pamēģini pielikt ātumu klāt, tu atceries, ka mēs šeit braucām, kas to tālāk bija. Skaties zīmes. Saprat, ko esam ātrā? Ja, tad, nu, izmanto visu, jo var sakrast tiešām tā, ka tev viņš izdzen no kaut kā, nu, 2 reizes tu tad nonāc, ja, un ja tu izmanto to, ka, es jau atceros, te bija šķērslis, ja, kad man vajadzēja jau mainīt jostu, tu paņem kreisos, super. Tu arī viņam parādīs to, ka tu, nu, ļoti tālu uz priekšu domā. Rekur tā zīme, redz tikai taisni. Tāpēc tu nevarētu tur griezties. Šita neiekrīt, ja, tā kā tas tikai pa labi ir tur, kur mēs braucām. Un tagad vēlreiz braucam tur pa labi. Ja? Pamanīji, pietrūka tas, ka tu iepriekš nepaskaties to, kad augšā virzienu joslās. Daudz krīt augšā. Un mēs atkal pa kreisi ārā. Atceries, tēmē jau signāls. Gāzīt, griez pie apmales. Davai, un tad atkal pie šitās apmales. Pie šitās, gāzīt, stipri, uzspēd. O, malec, super. Ļoti labi, pa labi. Griez iekšā, piebremzē, vēl, perfekti, griez. Taisno uz to malu, aiziet. Jo es vienkārši negribu vispār līdz pēdējiem skaties pedāļiem klāt, ja, lai tu visu maksimāli pati dari. Skaties zīmes. Par ātrumu. Jā, spogulis pa vēlu aizgāju. Skaties. Kreisi pus ārā. Jau vērtē, skaties, kas ir to krastā notiek. Reku busiņu tu vari pamanīt palielina ātrumu, pamaz viņš sāk palikt. Paspēs, iedod gāzīt. Nu klausi, iedod vēl, pastāc, redzi, viss atdzen viņu. Viss, perfekti. Un pastāc, cik viegli tu tik ārā. Apgriežamies pie pirmās iespējas. Gāzi aiziet uz vidējo, gāzi, nebaidies no viņa, viss kārtībā. O, palaid to, un gāzīt aiziet, un gāzīt pēc viņa aiziet, un griez jau. Un rekur jau tu smuki veidot to trajektori, rekur uz bremzēšanās joslu. Redzam? Šitā. Stipri piebremzē, vēl, ok, bremz vaļā. Griežam, skaties paralēli. Skaties arī apmali.
Krēķi, skaties spoguli, kārtīgās, stipri, izmanto jaudu. Pastāties perfekti, visu, un bezies tu pat viņus sadzed momentā. Un tā kā cik tu vari ātri būt, ja? Apgriežamies. Kreisēs, jau viegli, un tā griez iekšā un riktīgi bremzē. Un riktīgi bremzē, vēl, smuki griez, skaties apmali, skaties tagad pa labi. Jā, griez akal, skaties spoguli labo. Kārtīgi gāzi, kārtīgi, vēl, super, ļoti labi. Izslēdz ārā, apgriežamies akal. Nebremzētā, iegriez, pie malas, aiziet, sākam, spiedz, vēl vajag, vēl, griez, skatiens, apmali skaties, griez, turi joslu, kārtīgi gāzi, davai, perfekti, ļoti labi, tagad tu sāc celt viņu ārā riktīgi, vēl vienreiz apgriežamies, kreisēs, tas ir pavisam cits skills, griez iekšā, viegli, griez smuku trajektoriju, nevajag, griez trajektoriju, skavs poguls, kārtīgi, perfekti, viss, pagainām taisni, tagad uz lāču plaši, mēģini izmantot atmiņu, perfekti, un šitas bija ļoti labi, jā. Tā kā man patīk, protams, pagaidām mēs kopā, jā, bet es gribu, lai tu redzi tā kā tās situācijas, tu pati visu izkontrolē ar pedāļiem. Tā kā vispār pilnīgi cits skills, jā. Nebaidies, tu iedevi tik daudz gāzi, ka viņš jau pat nebija gaidījis, ka tu būsi tik tuvu viņu. Bet, arī, ko es darītu, redzi tev refleks mukt prom, bet tu bišķiņu vēlāk paskaties, kas notiek te. Tad no sadursmes, kurā viņš būtu vainīgs, tu tiktu sadursmē, kurā tu esi vainīgs. Labāk piebremzē joslā, jo tie refleksi tev izstrādāsies ar laiku, jo viņi tev nebūs tik ātri. Lāču plēšana aizmirst, un rekur uz ātrumu krīt jau iekšā. Bet lāču plēšana. Un šito mēģina arī atcerēties. Tā kā šitā ir tāda standarta vieta, kur visi pirmkārt aizmirst pa 50, tas ir viss. Jā, tāpēc, ka visi plūsumi kā nesās, tā nesās. Otrs, tā kā aizmirst tos atzarus. Pati tuvākā mala tad ir depo. Tad šī bija tā lāču plaša. Pārējās 3 ir taisni. Samazini, iedo laiku, jo tev grūtās iekļaušanas, ja te ir arī tāda smaga vieta. Vairs nestājies, bet vienkārši bišķiņu samazini. Izgriez, to samazini, es domāju, tā kā ar izjūtu, ja, lai nav tā, kad tā kā pārspēlē. Tad vienīgais, ko tagad mazliet sāc arī piedomāt, ka to gāzi tas pied ar izjūtu. Ko nezinu izjūtu? Iekļaujoties tajos ātrumos, un dzēsēs viens uzvēl. Ok, kamēr tu apgūsti, ja, to visu iekļaušanos ir forši, bet pamazām mēģini savu disciplinēt, lai tu iekļaujas +8. Ja. Tas vēl būtu tikai pa labi. Jau novērtē gājējus, luksforā sarkans, bet, protams, tāpat uzminies un reiz skaties, kas ar zīmēm notiek. Tāks pa kreisi krustējumā. Tu izdzirdi komandu, jau par to domā. Viens šobrīd saku, brauksim pa kreisi krustājumā, ja? Kur es jau vēršu uzmanību. Labo pusi tāpat neredzu šobrīd. Es skatītos pa kreisi, kas ir gājiem notiekās. Ja? Jau stāvokļi, ņemot precīzāk. Pastītos tiešām, bet te neviens nav. Un vairāk samazini, vēl. Skaties abas puses, protams, čeko. Vēlreiz pasties gājējus kārtīgi, jo citreiz mēdz pienākt, jo tos tu laid paliek tur. Ja? Šķērslim pa kreiso pusi. Malacis, ka laicīgi gribu skatīties. Vienīgi, ko es gan mainīt, es
bišķiņ vairāk samazināt ātrumu, tāpēc, ka ja tev tur būs tā mašīna, kur tu varētu pamanīt, tad tev būs strauji jābremzē. Bet neaizcits Hils, tiešām. Man tiešām prieks redzēt. Tu ļoti tā kā centies, tu baigi lecīgi jau daudz zīmes sāc pamanīt.